Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne tikai deva pretsparu Omanas pēcvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku. 2 kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 30 000 barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. Pirmais Omanu upuris Latvijā bija Roberts Mūrnieks, kurš gāja bojā 16. janvārī. Pirms notikumiem Rīgā līdzīgi notikumi norisinājās 1991. gada sākumā. Lietuvā, Viļņā, kur 13 cilvēki tika nošauti un sabraukti ar tanku. Latvijā barikādēs par svarīgo objektu aizsargāšanu piedalījās 50 000, bet mītiņā 15 002. Baltijas valstīs janvāra sākumā tika izsūtītas desanta vienības, it kā, lai nodrošinātu jauniešu iesaukšanu padomju armijā. Pret iesaukumu protestēja Latviešu sieviešu līga, organizējot mītiņu. Lietuvas valdībā tika iesniegts ultimāts ar prasību atcelt Latvijas Republikas neatkarības aktu. Un naktī uz 13. janvāri tika ieņemts notikumi Viļņā, lika saprast, ka arī Rīgai draud līdzīgs scenārijs. Tiklīdz bija saņemtas ziņas par notikumiem Lietuvā, LTF priekšsēdētājs un LRAP priekšsēdētājs pirmais vietnieks Dainis Ivans devās uz radio un 13. janvārī 4:45 no rīta uzrunāja tautu. Iedzīvotāji tika aicināti celt barikādes, lai aizstāvētu traģēdiski svarīgākos objektus, lai paustu atbalstu Lietuvai un protestētu pret PSRS agresiju. 13. janvārī ielās izgāja ap 500 000 cilvēku. Brīvprātīgie palīdzēja organizēt ēdināšanu tiem, kas apsargāja barikādes. Aizsardzības pasākums koordinēja LTF un augstākās padomes izveidotais aizsardzības štābs. Barikāžu aizsardzība turpinājās līdz 27. janvārim. Barikāžu notikums notika ļoti ilgi.